Pirms mēs turpinam ar video, man vēl ir mazs jautājums. Vai jūs gribētu redzēt kaut kādu vlogu tipa video no mums? Pēdējā laikā mēs diezgan daudz atpūšamies. Mums nav bijis tik daudz laika izveidot tik augsta latiņa video, kā mēs to darām līdz šim. Ir tik daudz mazi klipiņi no dažādām lietām, ko mēs esam darījuši. Kur mēs braucam tripos, kur mēs braucam uz fotosesijām and shit like that. Ierakstiet komentārā, ja jūs gribat kaut ko tādu redzēt, un tad visticamāk mums sanāk arī kaut kādu video biežāk. Ir pagājis jau kāds laiks, kopš pēdējo reizi mēs ar Ričardu varējām sūtīt Latvijas tautas vārdā. Un tāpēc mums bija tāds, kāpēc gan lai to nedarīt vēlreiz? Mūsu fani mums izveidoja speciālas custom vestītes no veikala Decathlon ar mūsu vārdiem un uzrakst gandrīz pabeigts. Un viss, kas mums atlika, bija doties uz šo burvīgo veikalu, lai mazliet pačkrētu cilvēkus. Ko jums palīdzētu atrast? Jūs meklējat kaut ko veikalā? Gandrīz pabeigts. So basically iesim, kā Kristiāna piedalīsies šajā? Kāda ir mana loma šajā visā? Viņa būs porno aktrise vakaram noteikti. Jā, un Emīls būs režisors porno. Tagad dodamies uz Decathlon. You the shit, goddammit, you the shit, you the shit, you the shit, goddammit, you the shit, goddammit, you the shit, you the shit. I be everywhere, everybody know me. Catch me in the club, 100 bottles on me. I get busy like a one line. Nav aizdomīgi, ka mēs ejam uz darbu taisno uniformā? No savas pieredzes es varu pateikt, ka es nekad neesmu redzējis cilvēkus, kas ļoti mīl savu darbu un pat taisno ar formu vienkārši. Mēs nebūsim kainis uz piešas uzreiz tās strāsikām. Nē, es domāju, ejam šeit apiekšā, ne? Vai, mēs sportu tagad. Rītīgi visi čekot, ja tik daudz gājumiem. Stunda vēl, bļaļ. Sveicināt jums kaut kā palīdzēt? Jūs patīk spēlēties ar bumbām izsidāt? Es saprotu labi. Jā. Sakiet, kur ir pludmales volejbola brilles jums bija? Tas ir tā kā kaut kāds gerotype? Gerotype brilles vai kā? Jums ir speciāls kaut kāds, ko jūs vēlētos no brillēm tieši? Speciāls, nē. Volejbola brilles man tur ir. Mums bija viena sadaļa kaut kur. Jā, tur arī man. Es varu mēģināt parādīt. Mēs tūlīt apstīsimies, noskarēsim, atnāksim pabrīdināt varbūt. Puiši, bumbas tikai nezogam, jā? Ko? Tikai nezogam neko, jā? Viss kārtībā. Prā. Mēs jūs vērosim. Tā, pludmales volejbols. Sveicināti kaut ko meklētu? Kaut kā palīdzēt varētu? Šo riteni. Šo riteni. Tā ir īstā mājaslapa, jā, mūsu? Jā, jūsu Decathlon LV. Ok. Kāpēc viņš tur ir 50 un tas 75? Vēlreiz atkārtojot? Te viņš kāpēc 50 maksā? Tāpēc, ka nesen mums bija tāda inflācija mazliet uzņēmumā. Viņš mazliet pacēlās. Labi. Ar tām visām cenām mūsdienām ļoti grūti prognozēt kaut ko. Tā mājaslapa vispār, tā. Tā ir tā problēma, tā jau. Jūs nekā domājat, priekš sevis meklējat? Jā, protams. Es ar tādiem braukājos. Jūs arī kaut kā palīdzēt, kungs? Nē, es pats man jau konsultēju skaļi. Ok. Kas jūs konsultēja? Šī dāma. Tas super, labi. Mēs vienkārši uztraucamies, lai kā labs servis ir. 25. Bet pajautāsim. Hei, es gribēju jautāt. Mums klients jautāja par to, kādēļ cena mazliet atšķirās mājaslapā 50 eiro, tagad 75. Ir kaut kāda... 50 eiro viņš nav maksājis. Nē, vienkārši mājaslapā tur esot tā rādīja. Man rekur bija tā jautāja par to mājaslapas cenu. Varētu varbūt par... Kāpēc šeit 50 un beigās 105? Vai mēs... Citam nekad nav 50 cenu bijusi rekurēt. Šitie mazliet advancētāki sanāk ir. Laikam tas, ka tā stūra lokā. Tā jānoliek. Kungs, brillītes neinteresēta? Ir jau? Ok. Ikdienā vispār daudz mizo riteni? Ja? Dod vadā riteni, viņš ir gribīgi. Baigi labs īstenībā. Pārsvarā ūdeni? Vai tomēr ir reizes, kad kaut kādu viņķelīti vai kaut ko tādu? Kā vēl palīdzēt kaut ko īpašu meklējat dārzam? Mums arī preces ir teltīm ļoti labi piedāvājums. Dažreiz, kad brauc ar riteni, man patīk klausīties to dziesmu tādu. Kā I go in a club, everybody know me, super fresh, you know. Miley Cyrus tur nekā uzstājāt, man arī patīk. Un tad pie reizes var man šitā padzirdēt, vajag labās. Sports un spirts nekad nav šķirts?
Tā man mācīja tēvs. Kā ir Ričs? Es ar Brisku mēs esam nereāli teicam iefiltrējušies. Es nezinu, kā. Viņi tiešām pateica ļoti pareizi par to, ka ir ļoti lielā šī darbinieku maiņa. Viņa pateica? Tu mums teica info mūsu donors par to, ka te ir ļoti labi cilvēki mainās tik daudz, ka nespēja izsekot līdzi. Basically mēs nereāli laivojam. Ko mēs vēl varam? Vēl bišķi pačkarē. Vācais ar šitādām drēbēm nedrīkst veikalā nāk. Nē, ar šitādām drēbēm nedrīkst nāk. Tas tā kā pret mūsu darbinieku veselības polisu. Tas kā, jārespektē lietas. Es tev varu palūgt, tā kā iziet? Jā. Paldies, Džek, tas ļoti. Tev lāpsti? Es varu pasīties? Es varu pasīties par lāpsti? Nu tā kā fiksas segment. Es tev atļaušu palikt. Tā ir lāpsti? Jā. Atliek parādu. Atliek veiku. Čau, lai nākies roku un patīk klausīties veiku. Come me. I'll be in the trap. Neklausies? 21 Savage. Knife Talk. Es esmu nepatīk tā atpakaļ. Tagad es tev tošu viņu iziet. Ej, mēs tev tādu. Es tev palieku iziet no veikala. Ej. Un labi tāda planta piesāda veikala. Ja? Kaut ko palīdzēt vasaras sezonai, ziemas sezonai? Kurš vasarā, jā. Diezgan daudz mizojam. Diezgan daudz. Man patīk. Ok. Kādā mīļākā krāsā varbūt? Tas nav svarīgi vispār. Man vienkārši ir tāda lieta, ka savu velosipēdu es nopirku, kad man bija 15 gadi. Vecais tur rītīgi mizo ar veļu? Jā, viņš ir rāmija izmērs bija pa māju. Problēma ir? Jā, mēs risinājām par beņķi. Nevarējām saprast, vai uzskrūvējams, vai vēlreiz izstāsti? Man patīk parīgi bez beņķa braukt, actually, jo tad jūsu to stieni. Jā, bet viņš man ir jau mājās, tas kresls. Pats rītenis trūkst. Jā. Veļus. Bet pamēģini pabraukt bez beņķa, tā kā tikai ar stienu vecais. Tā kā tu jutīsi katru to bedrīti savādāk. Interesanti. Es pat nezinu, vai katram ritenim ir iespēja šos te vai jums varbūt bilde ar to beņķi ir? Nav. Varbūt šitādi diezgan, uzreiz ārtāk. Tur ir vēl viena bērnīca. Bet man jau nopirks. Jau ir nopirks? Jā, jau. Šī tāds beņķis nopirks? Es domāju, ka parastais sēžamais visu laiku, svingot. Gerotāji, es neesmu spējīgs atbildēt šādiem. Viņš kupoja prieš. Nebūtu nekā. Labi, pakonsultēsimies, pastīsimies kaut kur, kā mēs varētu kaut kur. You wanna buy this? Yeah, I won't buy. You need to go to the cashier. No, I don't know where I must go. What is that? It's for... You're bench lifting? Yeah. Oh, it's for bench lifting? Yeah. How much can you bench? Can you like show? Oh my, no, it's for clothing. Oh. Es atvainojos, puiši, bet es kaut kā nezinātu, ka jūs būtu darbinieki. Kādā ziņā? Vēlreiz? Where Jūs I nesat can buy? Mums... Kā? I won't buy by Jā. card. Kungs, varētu palīdzēt uz kasi atrast meklē? Gandrīz pabeigts, Kas? zāra. Kādā ziņā? Mēs strādājam. Mēs esam darbinieki. Ir atvaino, mēs visi darbinieks pēc vārda pazīstam. Ja jūs nepazīstat Raimondu? Noteikti ne šāda, Raimonda. Bro, you swing the way? Maiņas vadītājs un apsardzes darbinieks. Lūdzu, sekojam mūsu norādījumiem. Ok, labi, es varētu atdot savu kastes griežamo aparātu. Tas nav nekas personīgs, Čī. Tas ir kaut kāds gerotāji. Es neesmu daudz nekad bijis. Tāds jautājums, kur jūs... Ok, es arī pazīstu visi darbinieks pēc vārdiem. Un, ja godīgi, kur jūs tās vestas dabūjāt? Raimonds? Es jums normāli prasu, kur jūs vestas dabūjāt. No kā? Mēs iegājām, zini, ir tāda mājaslapa? Kāda? Mani pirkumi.lv. Viņa mazliet underground. Kāda jēga? Kāda jēga uzvilkt vestu un nāk kaut ko piemētāt? Mēs vienkārši gribējām... Man nekad mamma nav devusi atļaus strādāt, un es domāju, es nopirkšu vestu, es vēlos iegūt darba pieredzi kaut kādā veidā. Ok, to var izdarīt arī visu normālo variantā. Kā kaut kādām prakses iespējām, G? Jā, protams, bet sākumā te novalkam nost vestas, lai jūs nemānītu mūsu klientus. Bet es ļoti ilgi centos, viņi nekādu neatbild. Es nezinu, varbūt tas mārketings nesvingo viņiem īsti pareizajā lokācijā. Tas ir viņu darīšana, bet noņemam vismaz tās vestas, lai viss. Kādēļ tev nav vesta? Tāpēc, ka man viņa vesta nav vērtīga, viņa savu formu. Ir kaut kāda iespēja, ka tavu krāklu varētu dabūt. Tev varbūt ir 2 pāri mājās. Bet es arī gribētu pamēģināt, kā ir apsargam būt. Viņi ņem dzērbā cilvēks, kas alkoholu lieto ikdienā, jo mums tā ir tā. Vienkārši nemāniet tos klientus. Labi, ok, mēs nesvingosim vairs tā. Bet ja tas ir mans aksesuārs modes. Es ar to nesaku, ka tu nedrīkst viņu nesēt rokā, es to saku tikai novalc noslēgt, nemānīt cilvēkus. Labi, brātēn. Bet tas ir 5, bet labi savu darbu izpildīja. Godu vārds. Nav labs, Čī, labs. Bet to reģējos krāmbis, gan iznorāva mani. Domā, laušanās varēs man izcelt? Tu arī spied bench ikdienā?
sporta zālī. Tas bija tikai jūsu dēļ jaunie īstenībā. Es šito atcerēšos. Mēs viņiem palūdzām iziet no veikala, un viņi negāja projām. Labi, kungs, paldies liels. Mēs gan jau, ka iesim vēlreiz iekšā, mēs neatņēmām vestītes. Viņš ļoti sakarīgs džeks. Tam džekam būs darba paaugstinājums, ja tas būtu no manis atkarīgs. Viņš būtu no maņas vecākais, bet viņš swingo. He sends. Ko mēs darām nākamais? Mēs uzreiz... Kāds ir plāns? Kā viņš zināja? What the fuck, man? Actually, viņi ļoti ātri. Jā, 12 minūtes. Stildi, man jāiet atpakaļ, nav variantu. Uzvalkam, vesam vējam. Vai 18? Tipa kā, mums bija jāiet prom. Man likās, tu to teici tam čūbim aiz muguras. Es gribētu, lai mēs vēl uzspēlētu kaut kādu futbolu vai pa batutu palēkāt. Vajag. Bet viņam ir vecais krampis, viņš man to roku iedeva, skaties, viņš tā iedeva, un nevis tā kā, what the fuck, Kristian? Skriet, viņš man iedeva roku, un viņš nevis tā kā tā, bet viņš tā ritīgi lauda, es tā cipam, ok, G. Es tu gribu Mēs tagad jāsam jums ulas un jāiet vēlreiz iekšā. Pasāst, kā šobrīd jūties. Mums tagad ritīgi stratoja. Ja mēs iesim atpakaļ, tur būs heavy, tas apsargs mums paņēs ziet. Tā jau viņš vēl bija labs šoreiz, bet nākošais viņš vairs nebūs labs. Viņš aiz skvērnīgi vienkārši uzstāds ārā. Viņš tāds diezgan spēcīgs žēks, viņš līdžiem paspied roku nežēlīgi. Viņš tāds, ok, jūs varat turēt rokā vestītes, tagad jūs varat rokā iet ar vestītēm. Viņš teica, ka jūs varat rokā turēt, bet viņiem nevar būt mugurām. Es domāju, viņš jāiet vēlreiz iekšā, bet viņš tas apsargs nereāli tāds čilotājs. Bet varbūt jūs varat vienkārši ar to apsargu tagad vienkārši ieiet rītīgi pieklājīgi, es nezinu, moši kaut kādu pīvāru nopirkt viņam aizes un pateikt, klausies, mēs te daram lietas un varbūt var sarunāt, kad mēs nečakarējam cilvēkus, bet mēs aizējam pačilot ofisā un uzfilmējam pāris sekundžu kadru. Vai mēs ejam vienkārši? Nē, viņš neteica, ejam tāpatās, mēs esam get outside people. Viņš neļauj un domā? Es zinu, ka viņš neļaus, bet tas ir viņa darbs, un viņš pa vienu alī nepārdosies. Grūti laiki, tā kā tu jau nezini, pa piečik jau visu var sarunāt. Piecīs jau mūsdienu valūtā ir diezgan ekstrēms. Karš dekatulāram šodien ir Vecais. Es teicu, tā kā, ne tikai ārā no veikala, bet izēju tā kā pavisam ārā. Šitāda outfitā staigāt. Bro, what the fuck? Kas tās ir? What are those? What are those? What are those? Parādi jau kā jāsvīgo. Kristiāna, es nezinu, es domāju, tev tā vēst jāvēl virsū. Kristiānai būtu... Varētu ūdeni palūgt. Izslēdzam arī kameru pie reizes. Pagaid, šīs gan ir mūsējās, mēs viņu paši pasūtījām. Tās ir mūsu pasūtītas. Tās ir mūsu kungs. Ok, mēs sazinājāmies ar vadību. Pagaid, Džeki, ir risinājuma problēma. Pagaid, ļauj parunāt, ļauj padiskutēt. Kādēļ man jums jādod vestīti? Mēs šoreiz nekonstatējam, mēs vienkārši sakam, ka atdodam. Bet, ja tā ir mana dāvana un viņa nonāca manā durvju priekšā... Tās ir darbinieku vestītes. Bet ja es viņu uzšuju, es uzsūšu jaunu. Viņas nevaru. Labi, es gribu divas lietas paņemt no vestītēm un mēs to atdosim. Jā, ļauj mums paņemt mūsu kartiņas. Čālu, tur ir gandrīz pabeigts rakstīts uz mūsu, es gribu lūdzu viņu. Vecais, es tev neatlaidīšu to vestīti, tu neiedos man to mazo sūdiņu. Tas tev neko ne... Nu lūdzu, iedod mums tev, tas nogalinās viens plasmasiņš. Vecais, bet šito atcerēšos. Tas ir ļoti nejauki. Un es varētu ūdeni palūgt. Es jums atņēmu vestītes. Jā, viens mums atņēma vestītes. Mums pat neļauj tās kartiņas paņemt. Viņš izrāda. Labi, bet kamēr viņš mums tos padod? Mums pat vienkārši atnāk, viņš izrauj ārā. Fuck, man. Es domāju, mēs šeit varētu izdzīvot. Jā? Jā. Tu domā, palikt pa nakti? Šonakt? Vai bija biznesa tad ir? Kristiāna? Crazy. Nākamā pirmajā deitā bija gulēt teltī. Kristiāna? Jā. Tev viņa patīk? Mums jau ir tā kā romāns lauki īstenībā. Mēs starp citu pirmo nakti gulējām mūsu teltī kopā. Actually, jā, īstenībā. Bet šī darbinieki, viņi nav īpaši jauki par mums. Labi, mācam, tev vairs nav ko. Fucking vestītes. Tik ātri beidzās tas viss pasākums. Žāk, tu nenofilmē, kā viņa ārdīties sāka. Bļai, tas būtu tā. Viņš tādu nefilmē. Viņš tāds pačkolēji nevēl kamerā. Viņš turēja roku priekšā? Jā, viņš tā kā bija superhero un nāca ar kaut Iron Man stuff virsā. Šokas bija ļoti lisais strādījās. Bet tas otrs fūzīts. Redz, apsargi, ja tu šito redzēsi, tu esi normāli džeks. Bet tu fujak, tu zini, par ko es runāju. Tu esi Ok, mīļie draugi, vēl joprojām varat iegādāties šo te merch. Jums ir jautājums, kādēļ, lai es viņu pirktu, I don't know. Mēs viņu izveidojām tādēļ, ka viņš izskatījās seksuāli pirmām kārtām. Un
mana vīzija galvā bija tāda, ka iztēlojies, tu pamodies no rīta, un tava draudzene guļ kaila, un viņai virsū ir šis te fucking hoodies. It's beautiful, un tu viņai pienes kafiju, and then you have a hardcore sex. I think it's beautiful. Materiāls vēl joprojām ir superīgs. Tavai meitenei sāsodīt patiks. Un arī, protams, tu izties daudzreiz krūtāk. I don't know, I'll just love it. Vecais, kādēļ liekas, šis labs merch noreid to no 1 līdz 10. Pasaka, cīņas tavu izskatās. Jā. I'll respect my Kādēļ liekas, to tā kā dabūs sex chance palielinās, ja viņš tā kā tev tāds žeberīts? Jā. Vārdā domā, man, tas top wanted. I mean, all the bad boys. Zanāju, tu ieturēliņā ar vīrieši, vienkārši šī tāds ķemperis. Paldies, tas arī Jelzen bija. Tā bija īsta atbilde. Šeit vēl video nebeidz, bet es gribēju pateikt milzīgi paldies par tiem laikiem, kas ir notikuši pēdējiem 4 video. Tātad mums ir vairāk kā 1000 laiki, version 3 arī tiks tātad veidots, tātad cīņas starp abiem versioniem. Vēl es gribēju pateikt paldies par burvīgajiem komentāriem, mēs lasām katru no viņiem, mēs atbildam katram no viņiem. Te būs mūsu topiņš no pēdējiem video. Turpiniet rakstīt komentārus, turpināt spiest to laiku un noteikti arī spiežam subscribe. Neko nemaksā, tas ir pilnībā pa brīvu un tas mums dikti palīdz. She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as she bout to go, she doing a thing out on the floor.